Acīm redzot, viņu bija sakaitinājis tas krūms, un līdz ar to viņš nosauca to šķirni par cirvju piepu. Bet, starp citu, arī upenēm ir zaļogaņas šķirnes. Nav tikai melnas. Un es sapratu, ka tā šķirne ir tāda, ka tu tā kā iekodies mīkstā sviestā. Klau, slēdzam iekšā. Kārtējs raidieraksts. Un man sarunu biedrenes šobrīd ir ogu meitenes. Ogas tās pirmās garšīgākās parasti droši vien tādā piesaktā vietā. Mēs to saucam par tuneļiem, kur kaut kāds jumts virs galvas, un mēs šodien arī esam ielīduši telpās, pat ne tunelī, jo tas ārā šoreiz paveicies ar lietu, kas ir ilgi gaidīts daudzās vietās. Ne tikai pie mums, bet arī Latvijā ūdens jau bija vajadzīgs. Ja mēs audzējam, piemēram, ogas tunelī, tad tur bez ūdens jau nekādi nevar. Bet to tad mēs tā speciāli paši iedodam. Bet tuneļi, ogas, kā mēs vispār līdz ogām esam nokļuvuši? Kāds sākums ir bijis mums katram institūtā saistībā ar ogām? Ko mēs labāk atceramies, kas mums ir labs tāds atmiņā palicis. Sarmīt, kā tu nokļūpi pie ogām? Pilnīgi nejauši. Pilnīgi nejauši, un turklāt pirmajā darba dienā, 1. augustā. 1. augustā? Tieši 1. augustā es sāku šeit strādāt, un toreizējais priekšnieks, kas mums bija Laimons Kalniņš, aizsūtīja mani uz Ērkšķogu lauku. Un tas bija ļoti karsta diena, ļoti karsta diena, un saule spieda tā, ka pilnīgi likās, ka zemē iespiedīs. Un tās Ērkšķogas es tur diezgan ilgi meklēju, jo tur tas lauks bija stipri aizaudzis, bet tās Ērkšķogas beidzot arī atradu. Bet tā svarīgākā atmiņa no tās dienas bija, ka es biju dabūjis pamatīgi karstumu dūrienu, un tad kādu laiciņu vēl paslimoju pēc tam. Tā kā tās manas atmiņas par Ērkšķogām, un laikam tāpēc man pēc laika tie ceļi ar tām Ērkšķogām šķīrās. Nevar ar tik sliktām atmiņām dzīvot. Valdiņ, tev taču labākas atmiņas par ogām ir, vai ne? Jā, man nav sliktas tādas atmiņas. Es sāku savu darbu Pūrē. Tajā laikā Pūras dārzkopības izmēģinājuma stācijā pēc Jelgavas Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Tajā laikā tā saucās šī universitāte pabeigšanas, sāku strādāt Pūrē. Un tur mēs aizgājām vairāki studenti, tieši 1 gada beidzēji. Un tad mums bija jāizvēlās katram sava tēma, par ko strādāt, uz ko vairāk virzīties. Un tad tur es izvēlējos ogas. Un tieši arī savu to maģistra darbu paņēmu tieši to tēmu par zemenēm, par zemeņu selekciju. Zemenes bija tava pirmā oga, ar ko tu sastāvēji? Jā, kuras tā kā zinātnisko darbu sāku vairāk darīt tieši ar zemenēm. Jā. Bet tā, principā, es strādāju pie visām ogām, kas tajā laikā arī aug Pūrē. Arī gan krūmogulāji, gan avens un tā. Bet kur tām zemenēm tu skaties šķirnes pētīji vai ko? Bija arī šķirņu izvērtēšana, kur salīdzinājām, skatījāmies, kuras pie mums labāk auga, bet tad es arī sāku tieši zemeņu selekciju, sāku krustot šķirnes un arī aizbraucu uz ārzemēm nedaudz pamācīties, paskatīties, kā citur to dara. Tā kā jau maģistra darbā man bija hibrīdu izvērtēšana pirmo, ko es iegūvu. Ieviņ, un tev kā ar ogām, kas tas pirmais? Kas nāk prātā? Pirmais bija tas, ka es šeit nokļuvu universitātes garajā praksē 5 mēnešu. Un pēc universitātes prakses, pēc augstskolas pabeigšanas, būdama kautrīga, nezinu, kur man bija tā drosme, es satiku tā laika Edīti. Es neatceros viņu direktorēja vai bija zinātnes padomes vadītāja. Un es viņai teicu, ka tā kā universitāte pabeigta un bija iecerta par šiem tuneļu projektu, kuru nevarēja nekādīgi apstiprināt. Un es atceros, ka es palūdzu, vai es nevaru jau sākt šeit strādāt. Un tā es sāku, kā vēl tagad atceros, no 15. jūlija
savu pirmo darba dienu. Un tā kā bija doma, ka es būšu projektā, kurā ir šie segumi, tad es sāku strādāt ar sarmīti. Un viens no tādiem pirmajiem darbiem bija veco zemeņu lapu nogriešana. Un tas patīkamākais bija upeņu šķirņu izmēģinājumu lasīšana, vākšana tajā laikā. Un es atceros, ka man vienmēr bija labs garstāvoklis tajā brīdī, jo ir ērti lasīt. Upenes ir ļoti viegli, visvieglāk lasīt. Viņas nedurās, sēdi, pļāpā, vāc ogas no krūma, kādu arī uzēd, kad nosver. Krums tādā foršā augstumā, nav pie zemes. Zemene nevēl te tādu nosaukumu, droši vien zemene, vai ne? Man liekas, ka ir lielākā daļa no ogām, kuras mums ir. Visvairāk kolēģi grib palīdzēt lasīt tieši upenes. Tiešām, es gan neparakstītos. Arī citi krūmogulā, kas ir augstāk no zemes, kur nav jāliecās. Avenes arī tomēr ir viegli lasīt, tikai tas, ka to kastītī grūti ir. Bet tu nevar sēdēt. Tu nevar sēdēt. Un es atceros, ka man bija tas labais garstāvoklis, un tad es sazīmēju un saliku kopā to, ka laikam tāpēc, ka tur ir tomēr tas C vitamīns tajās ogās daudz, un tas noteikti radīja man tādu patīkams, silts atmiņas. Ogas pašas par sevi, man liekas, ir raksturīgs ar to, ka viņam liels C vitamīna saturs ne tikai upenē, man liekas, avenes jau arī, un ērkšķogas un zemenes. Visaugstākais jau tomēr saturs ir upenēs. Tās ir rekordists arī, varētu gandrīz teikt, no visām ogām gandrīz augstākais. Salīdzinoši avenēs nav daudz, bet avenēs atkal citas vērtīgas vielas ir. Zemenes varētu ielikt 2. vietā, ja mēs tāds ar šīm ogām salīdzinām. Bet zemenes var vairāk apēst, un līdz ar to tu vari uzņemt vairāk tomēr to C vitamīnu nekā upenes, jo upenes ir tomēr stipra oga, ļoti koncentrēta. Man šķiet, ka zemenes ir tās, kuras var tu ēst. Liekas, jau esi gana daudz apēdis. Aizēju, atbrīvojies un turpinājis. Es zināju, ka ar ķiršiem varēja ēst, uzēst speķi un atkal ēst, bet, labi, zemenēm cits stāsts. Starp citu, es atceros par zemenēm savu laiku, bija Tukuma pusē nevelti, bija vairāk zemeņu audzētāji, un tur pat rīkoja zemeņu festivālu, un zemeņu festivālu ietvaros bija zemeņu ēšanas sacensības noteiktā laikā, kurš vairāk apēdīs, kaut kā tā apmēram bija, man liekas, Tukuma pusē vēl tagad daudz zemeņu audzētāji, vai ne? Jā, zemeņas ap Tukumu bija diezgan izplatīts. Vēsturiski vispopulārākais reģions ir Jūrmala, kur arī tā vēsturiski arī zemeņas sāk audzēt priekš tādās lielākās platībās un arī priekš tirgošanas. Tas ir Jūrmalas reģions, un vēlāk arī tā audzēšana aizvirzījās arī tā kā uz Tukuma pusi. Un tas, ka bija arī Pūrē šī dārzkopības izmēģinājuma stacija, kur taisīja pētījumus, es domāju, arī tas tur veicināja varbūt tās, kad arī apkārtējie iesaistījās tajā dārzkopības jomā un arī tajā zemeņa audzēšanā. Protams, tas, ka jo tuvāk Rīgai, jo lielāks tirgus, un arī tāpēc arī tās zemenes vairāk pa šo pusi arī audzēja. Nav tā kā tieši ogu kultūras, sevišķi laikam zemenes audzē tuvāk apdzīvotām vietām, lai nav tālu jāved. Pie labiem ceļiem, jāsaka, tās ogas, kas ir vairāk domātas svaigam patēriņam, būtu ieteicams audzēt pie labiem ceļiem, lai ir. Un kā iestāst, kā pārdot to ogu, tas arī svarīgi, jo man prātā tas stāsts no viena zemeņa audzētāja, ka viņš nekādīgi nevarēs pārdot vienu Lietuvā selekcionēta šķirne Venta. Ventas upe mums arī zinām ir nosaukums droši vien saistīts ar to, un viņi tādu mīkstāku nekādu nav varējis pārdot. Un vienā reizē atbrauc pārpircējs, lai vestu uz Rīgas tirgu, un tas audzētājs zinot, ka to Ventu neņems, viņu nosauca par, nezinu, citā vārdā. Es vairs to stāstu precīzi neatceros, bet katrā gadījumā tā reizē tika paņemts, un nākošā reizē jau meklē tieši to. Un tad, labi, ka tas pats audzētājs bija klāt stāvējis, vismaz zināja, kas ir jādod zem tā nosaukuma īpašā. Man šķiet, ka tādi kuriozi ir ļoti bieži sastopami.
kaut vai tas, ka kāds nosauc zemeņu šķirni par pasaku, bet izrādās, ka tā ir nevis kāda mistiska lietuviešu šķirne, bet vienkārši cilvēki ir to šķirni redzot, tirgu izsaucas, ka oga kā pasaka. Un tad šķirne lambada kļuva par šķirni pasaka. Nu, tāpat arī vienkārši pārtulko ārzemju nosaukumu latviski. Arī tā bieži vien dara. Arī tās pašas Rīgas Jūrmālas zemenes, kas bija Latvijā kādreiz ļoti izplatīts un zināja zem tādu nosaukumu kā Rīgas Jūrmālas, tad īstenībā tā bija sena ārzemju šķirne Viktorija. Un Krievijā šo šķirni vēl sauc vēl savādāk par korālku. Tā kā, tā vietējos nosaukums izdomā tādām šķirnēm, ko vairāk audzē. Bet runājot par šķirņu nosaukumu ogām, es pat zemenēm iedomājos, ir tādi garšīgi nosaukumi. Ir zefīrs, vai ne? Jā. Ir marmelāde, ja mēs tā latviskojam nedaudz, vai ne? Kāds vēl ir garšīgas šķirnes? Ogām ir kāda, es domāju, upenēm, jāņogām garšīgs nosaukums. Man liekas, bija savādāk. Tur baltās jāņogas bija nosaukts par cirvja pietu vai kaut kā tam līdzīgi. Bija selekcionāram Vīksnim, bija balto jāņogu šķirne. Viņa gan nav ļoti populāra, bet ļoti garšīgām ogām. Un baltās jāņogas, saldas, garšīgas, bet... Prasījās pēc cirvja, vai ne? Jā. Bet runājot par selekcionāriem un kā tādiem, Latvijā aizvien, es domāju, ļoti garšīgi un populāri šķirni jāņogām Vīksnes tumšas sarkanās. Man pat mājās ir vairāk krūmu un viņas tāds agrākas. Kaut gan vēsturiski mums daudz ir Holandas sarkanās zinām un Holandas baltās jāņogas, ja mēs par jāņogām pieminām, bet mums ir arī savas šķirnes jāņogām Latvijā. Jāņogam tās ir Vīksnes šķirnes, Vīksnes sarkanās, Vīksnes baltās. Arī ērkšķogas, man liekas. Arī ērkšķogas, ļoti daudz ērkšķogas, jā. Man šķiet, ka tās šķirnes ir saistītas popularitāte ar to, ka mums ir tradicionāli, ka mēs gatavojam dažādus kompotus vai sulas. Un šķiet, ka Vīksnes sarkanā ir ar visintensīvāko krāsu. Un tad tu vari iegūt tādu ļoti, ļoti skaistu sulas krāsu. Jā, tā ir tāda tiešām pārstrādes šķirne, kur var gan sulām, gan kompotiem, gan želejām ļoti, ļoti dabūt labi šo košo sarkano krāsu. Es gan biju domājis, desertam forši tādu garu ķekaru uzlikt. Arī var uzlikt, jā, jo tur atkal gaumas jautājums. Citam patīk tāda dumšāka krāsa, citam atkal varbūt gaišāka sarkana, tas tā, bet ķekars ir skaists, jā, Vīksnes sarkanās. Kādu brīdi atpakaļ bija tiešām tā, ka varēja nopirkt kā desertu ogas, lai dekorētu tos desertus. Tas skaisti gari ķekari, tumši tādi. Bet, ja runājam par šķirnēm, es zinu, mēs šobrīd esam Dobelē, vienā no Dārzkopības institūta šīm te vietām, kur mēs šobrīd kopīgi visi strādājam dažādus projektus, izmēģinājumus, pārbaudām daudz ko lietu, bet un šeit strādājas Pēters Upīts, un savu laiku bija tāda šķirne kā Jūnijas Smaids, kas ar Pēteru Upītu kaut kādā veidā saistīts. Tas tā kā no zemenēm, man liekas, nemaz nav daudz šķirņu, kas tā kā Latvijas zemenes skaitās, Latvijā radītās zemenes. Jā, Latvijā ar tām zemenēm salīdzinoši ļoti švaki varētu teikt. Tieši vietējās šķirnes, kas ir oficiāli reģistrētas, tās ir tikai divas. Viena ir šī Pētera Upīša izveidotā Jūnijas Smaids, kas ir diezgan sen jau izveidota, bet savulaik tā bija arī ļoti, ļoti populāra šķirne, un vēl Padomju Savienības laikos to plaši audzēja arī daudz kur citur Padomju Savienībā, ceļš Krievijā bija izplatīta. Ar ko viņa tik īpaši bija? Tieši ar savu to agrīnumu, ar ļoti augsto ražību, salīdzinoši lielas ogas, bet, diemžēl, tā ogu kvalitāte jau vairs nav tāda kā mūsdienu jaunajām šķirnēm. Kādas prasības tagad ir mūsdienu cilvēkiem, kad ne tāda ogu pievilcīgums un stingrums. Bet mēs arī vēl šo šķirni saglabājam, lai nepazustu. Un otra šķirnīte ir, ko mēs Pūrē izveidojām, tad, kad es sāku šo selekciju. Tas ir vienīgais, varētu teikt, mans bērns, ko es paspēju arī piereģistrēt. Tas ir šķirne Suitene. Bet arī šī šķirne nav ar tik labu ogu kvalitāti, kādas ir šīs jaunās
šķirnes, bet toties ļoti labi arī piemērot mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Ļoti ražīga un jā, ziemcietīga. Un tie, kas grib tā, teiksim, dabūt stabilas ražas pa gadiem, kad nav jāuztraucās, kā tur pārziemos, kā nepārziemos. Kad, tad to šķirni mazdārziņos es ieteiktu stādīt. Bet lielražošanā tur ir citas sogu kvalitātes prasības, un tur varbūt tā šķirne nederēs. Man gribas izteikties par šīm divām zemeņu šķirnēm. Dažus gadus atpakaļ mēs ar Sarmīti mācījām cilvēkus audzēt ogas kaut kur Latgalē. Un teica, ka vēl ar vienu audzē Jūnijas maids. Ir šķirne viņiem dārzā, un viņi ir ļoti, ļoti pieraduši. Vai tas šobrīd notiek, nezinu, bet tajā brīdī tas bija. Un par suiteni gribu teikt, ka tā ir oga, kurai nav miziņas. Viņa ir tik brīnišķīga, ka Alda man, protams, iedeva izmēģināt audzēšanai Dobelē, saktajās platībās. Un es sapratu, ka tā šķirne ir tāda, ka tu tā kā iekodies mīkstā sviestā. Es pirmo reizi tādas šķirni arī nav satikta. Tā kā mazdārziņiem noteikti ļoti interesanti. Bet tām ogām ir šķirnes ar īpašu garšu, vai ne arī? Ir kādas meža zemenes un tādu garšu. Parasti cilvēkiem patīk. Ir kāda šķirne, kas tāda sastopama Latvijā? Vai zemenēm jau Nē, suitenē nav izteikts meža zemeņa aromāts, bet zemenēm ir ļoti daudz arī starpsūgu krustojumu veidot, kur ir arī sakrustotas meža zemenes un dārza zemenes. Un tad tas ogu lielums ir lielāks kā meža zemenei, bet varbūt nav tik liels tās ogas kā lielogu dārza zemenēm, bet ir vairāk šķirnes pasaulē izveidotas, bet tās nav Latvijas vietējās šķirnes, bet ir tāpat arī muskata zemenes, ir arī atsevišķa suga, arī, ko izmanto selekcijā, un arī ir sakrustotas ar dārza zemenēm. Tur atkal savs cits specifisks aromāts ir. Zemenēm var vispār atrast ļoti daudz dažādas variācijas, un ir zemenes, kas ir ne tikai ar sarkanām ogām, bet ir ar baltām ogām un ir ar dzeltenas krāsas ogām. Par aromātu es saprotu, ka aromātu vielas ir daudz un dažādas, un ir tās, kas ir tādas viegli gaistošas, un ir kas vēl atverās tikai nākamā dienā. Tā kā ir dažādi. Ja pirmā brīdī liekas, ka smaržo, cita zemene tikai nākamā dienā. Kā ir ar tām zemenēm? Es esmu dzirdējis to, ka ne visi cilvēki reiz zemenes, tās sarkanās zemenes. Tur ar to ir kāda... Tas pats ir ar avanēm sarkanām. Jā, tā sarkanā krāsa daudziem cilvēkiem rada alerģiju, izraisa alerģiju, un tāpēc šie cilvēki nevar ēst šīs ogas, diemžēl. Tas ir tiešām visām arī sarkanām ogām, kas var būt. Bet zemenēm ir ļoti bieži pat tādas smagas alerģijas, pat citiem ir, kas izraisa pat smakšanas, un kad viņi vispār nevar lietot. Varbūt iespējams vairāk var apēst tās zemenes un uz tā daudzuma apēstā. Tur grūti pateikt, jā. Tāpēc tiem cilvēkiem iesaka vairāk tad mēģināt lietot šīs baltogainās šķirnes, kur nav šis gēns iekšā, kas rada šo sarkano krāsu ogām. Kā Sarmīte bija pareizi, bija tā, jo vairāk antocianīnu, jo sarkanāka, ja? Vismaz viena no tiem krāsu pigmentiem ir tie antocianīni, bet tur jau vēl citas krāsu savienojumi ir. Jā, bet viens no tiem, kas... Kā to ietekmē, piemēram, apgaismojums un siltums, šo krāsu intensitāti? Mēs te tikko fonā dzirdējam automātiskās sistēmas, tādās saktās platībās, kas strādā tur gaismas samazināšanai, palielināšanai, novēnošanai. Tas arī kaut kādā veidā ietekmē garšu, krāsu. Temperatūras noteikti ietekmē ķīmisko sastāvu atkarībā no tā, cik tās temperatūras ir augstas, jo tas jau atkal izraisa augiem tādas atbildes reakcijas, tādas pašaizsardzības reakcijas, un līdz ar to tur veidojas citas savienojumi. Tas noteikti ietekmē gan to ķīmisko sastāvu, gan iespējams arī garšu, jo daba ļoti, ļoti ietekmē. Kā ja augam ir stress, tad it kā rodas kaut kādas mums labas vielas vairāk tajā augā nekā te bija kaut kādu citu augu pētījums, kur tieši tā arī bija, ka tas, kad tu viņu audzē dobē, viņam ir vairāk stresa un vairāk tās
vērtīgās vielas nekā tad, ja viņš ir dabiskā vidē. Bet, ja tas nozīmē, ka vienkārši augsts stresā. Bet apgaismojums arī ietekmē to krāsu, jo parasti, kas ir sektajās platībās, izaudzētās ogas ir gaišākā krāsā nekā uz lauku. Uz lauku parasti tas krāsojums ir intensīvāks. Tas ir arī mīkstāks. Kā runāju par krāsām, man tāda sajūta, ka upenes ir visapdalītākās. Jo tur, kā manā prātā, ir tikai melnas. Bet zemens var arī citā krāsā būt. Jāņogs, mēs jau noskaidrojam, ir arī gaišas, tumšas sarkanas. Avenēm melnas ir ogas. Bet, starp citu, arī upenēm ir zaļogainas šķirnes. Nav tikai melnas. Tā kā mūsdienās ir jau selekcijā strādā arī pie dažādiem citiem brīnumiem. Jā. Bet avenēm melnas ir kā upene. Avenes ir melnās avenes, patiesībā jau tā ir cita suga. Arī skaitās rubus, jā, bet cita suga. Melnās avenes, un līdz ar to arī atšķirās gan ogu krāsa. Arī tur, starp citu, arī šīm melnajām avenēm ir formas gan ar dzeltenām, gan ar melnām ogām. Tā kā arī tur nav gluži. Es domāju, ka tās dzeltenās atkal ir vēl trešā suga, ja? Nē, tieši tāpatās kā visām citām ogām ir gan šis te intensīvākais tumšais krāsojums, gan arī gaišais krāsojums. Klau, jūs visi esat iesaistīts mums institūtā selekcijas projektā ogām. Kādi šodien ir tie selekcionāri izaicinājumi, uz ko mēs veicam selekcijas procesu, upenēm? Labi, zemenē mēs laikam selekciju neveicam, jo tur laikam bija... Tur pašlaik ir pārtraukums, jā, tur. Jo tur ir diezgan liela aprite šķirnēm no dienvidiem vestās. Pasaulē tiek izvakcinētas ļoti daudz šķirnes, un tā konkurence tirgu ir ļoti liela ar šīm jaunajām šķirnēm. Ļoti grūti ir iespraukties ar kaut ko vēl labāku, vēl atšķirīgāku. Un tas ir arī ļoti darbietilpīgs un naudas prasīgs process. Tā kā pašlaik zemeņu selekciju mēs tā kā neveicam. Bet mums ir selekcija ogām. Upenēm, avenēm, vēl kādai ogai? Pagaidām nē. Ir arī divas tās ērkšķogas šķirnes. Jā, ērkšķogas, vēl arī kazenes, bet kazenēm arī laikam nestrādā. Nekas jauns. Netiek arī ērkšķogām veidots. Mēs tā kā izvērtējam to mantojumu, ko mēs esam saņēmuši no selekcionāriem iepriekš, kas ir izveidoti. Tās labākās šķirnes, kas man mājās atceros, bet ar ērkšķiem, jā, kā jau visas mājas laikam ar ērkšķiem, vai ne? Jā. Vēl ir Rita. Jā, Rita, kurā ir maz, var teikt, gan drīz nemaz ērkšķi, kāds tur par retam gadās. Tiem, kam nepatīk ērkšķi, meklēt Ritu. Jā, tieši Latvijā izveidot atlasītas, armītas atlasītas. Kāds tad upeņu, teiksim, selekcijā mums tie izaicinājumi, uz ko mēs ejam? Kas mums tas ir, ko mēs meklējam? Mums jau to nosaka pirmām kārtām, lai varētu audzēt, tas ir klimats, kas nosaka, vai šķirne būs piemērota Latvijai vai nebūs piemērota. Ja šķirne nebūs ziemcietīga, tad viss pārējais atkrīt. Jā, tā ir ļoti svarīgi, lai būtu ne tikai izturīgi pret salu, bet arī pret atkušņiem, tas, kas Latvijai ļoti raksturīgi ir. Protams, ir svarīga ražība, un tad tālāk, protams, ir garša un ogu lielums, bet te mums jāņem vērā tas, ka ir dažādas prasības tiem, kas audzē komerciāli, un tiem, kas audzē mazdārziņos, kas grib ēst svaigas ogas. Tiem, kas audzē komerciāli, tiem ir vajadzīga ražība, un tas ir pirmais, un otrais ir, lai varētu mehanizēti vākt, un trešais vēl ir, lai būtu izturība pret slimībām. Tā kā savukārt mazdārziņiem, protams, arī tā izturība pret slimībām ir ļoti svarīga lieta, bet tur ir ļoti svarīgi, lai būtu garša. Ne tikai, lai būtu daudz, bet arī, lai būtu lielas ogas un lai būtu garšīgas. Tev taču labi piemēri tām lielajām garšīgajām ogām. Mums ir tāds kopdarbs ar Lietuvas un Zviedrijas kolēģiem. Ir tādas saldās šķirnes Ritma un Domino, un mums ir ļoti lielogaina šķirne Karīne, kas tā kā arī ir kopdarbs ar šiem pašiem kolēģiem.
Kā domā, tuvākā laikā mums arī kaut kas interesants un jauns arī parādīsies starp hibrīdiem? Ir kaut kas labs? Mēs tā kā esam atlasījuši, bet mums tur drusciņi vēl jāpiestrādā, lai mēs varētu šķirni piereģistrēt un tad dot tālāk. Mums ir atlasīts tur ir viens hibrīds, kuram tā kā būtu īpašības. Un varētu būt, ka tas būs piemērots arī mehanizētai vākšanai, bet tur atkal ir vajadzīgs pārbaudas. Tā kā ar šo es tā kā pārāk negribētu steigties ar informāciju. Pārbaudām mēs esam ne tikai šeit un otrā vietā, kas mums ir Pūrē pie valdes, bet arī kādreiz sadarbības partneri saimniecības, kur mēs iedodam pārbaudīt dažādos reģionos mūsu jaunās šķirnes. Un audzētāji jau tikai ir tie, kas var arī pārbaudīt to mehanizētās vākšanas iespēju. Lielās platībās, kad savairots ir. Un, pie audzētājiem mums bija kādu laiku apakaļ tādi demonstrējumi projekti, sadarbības projekti, kuros mēs bijām iesaistīti, tad tas bija ļoti labs veids, kā savstarpēji komunicēt ar uzņēmējiem, saimniekiem uz lauka, teiksim, tieši konkrētos ražošanas apstākļos, kā piemēro, rādot, kā vienā vietā izdodas un varbūt kas arī neizdodas kāda konkrēta šķirne. Jā, daudzi apmeklētāji brauca un tur tiešām atbrauc tādi cilvēki, kas bija ļoti interesēti un līdz ar to arī tur bija interesanti piedalīties un uzzināt arī pieredzi no tiem citiem cilvēkiem. Diemžēl pašlaik nav šie demonstrējumi, bet kas to zina, varbūt uz priekšu atkal būs. Un tā bija tiešām laba iespēja parādīt, vismaz mums ogām bija tā tēma tāda, ka mēs dažādas audzēšanas tehnoloģijas demonstrējām. Kad bija vienā saimniecībā bija tuneļi, otrā saimniecībā tur bija lauks, un tad bija atkal, kur bija bioloģiska audzēšana un integrētā audzēšana, un bija dažādi šie audzēšanas varianti. Dažādi reģioni, dažādās Latvijas vietās, un tas bija tiešām interesanti. Jo ir viens tas, ko mēs institūtā pētam, un kas ir mūsu mazliet ierobežo arī, ir iespēja un ierobežo šie projekti, kas mums ir, bet tur bija tā, ka tā bija tāda dzīva pieredze, īsta pieredze, cik kurš saimnieks audzētājs dalījās ar to, bet bija iespējams uzdot sev interesējošos jautājumus un arī redzēja, kā tās dažādās šķirnes vai audzēšanas apstākļi, kā tas ietekmē labo un slikto dzirdēt patiešām. Un otra kultūra, kur mums selekcijā mēs ņemamies, es redzēju vēl nesen bildi, kur Ieviņa bija nobildējusi, kā tur avenēja tur putekšņu uz bāžu virsū ar mākslīgo bitu tēlu. Es tikai šobrīd sāku ar to. Liela pieredzi Sarmītei ar aveņu selekciju. Bet kādi ir tie izaicinājumi Sarmīte šobrīd, ja viņa ar āvenēm? Ko mēs gribam, ko mēs jauni mēģinām rast, ko mēs meklējam? Ir vairākas tendences pasaulē, jo sakarā ar to, ka tas klimats mainās, tad ņemot to vērā, cilvēki cenšas tos riskus mazināt, lai tomēr tā raža nebūtu tik liela atkarība no laika apstākļiem, tad ir divi varianti. Vai audzējam zem segumiem dažādi veidi, tie var būt tuneļi, tie var būt kādi citi veidi segumi. Otrs, ka joprojām audzējam atklātā laukā. Un, audzējot atklātā laukā jau ir ļoti svarīga ziemcietība. Bet, ja audzējam zem segumiem, tad tās mazliet atšķirās tās audzēšanas tehnoloģijas, to stādījumu ilgmūžība arī ļoti atšķirās. Un atkarībā no tā arī selekcijas tie uzdevumi rodās, un kādi mērķi kurā reizē vajadzīgi ir. Man vienmēr patikuši tās avenes, tam lielajām ogām. Mums arī ir, vai ne? Kuras no mūsu selekcijas procesā radītajām šķirnēm ir tās ar tām lielajām ogām, Sarmīte, arī? Piemēram, Ina tāda šķirne bija. Bet es domāju, ka mēs arī cenšamies mazliet mainīt savu pieeju. Šķiet, ka būs kaut kas arī ar lielām ogām no mūsu jaunākajiem izdalītajiem hibrīdiem, kurus mēs tā kā arī jau gatavojam, lai iesniegtu AVS testam un reģistrētu. Kas ir AVS tests?
Es jau paspēju aizmirst no iepriekšējām sarunām. Nu, AVS tests tā ir procedūra, kas būtībā ir jāaiziet katrai jaunajai šķirnei, lai viņa tiktu oficiāli atzīta un reģistrēta. Tas ir tests, kur nosaka, vai šķirne ir atšķirīga no visām zināmajām šķirnēm, vai šķirne ir stabila, kas viņa nemaina, piemēram, tādi, kas tajā pārbaudas vietā iestādīt, ka viņi katru gadu neizskatās savādāk, un ka viņi visi ir vienādi, viendabīgi. Un ja šo pārbaudi iziet tos 3 gadus, to vērtēšanu, tie rezultāti ir pozitīvi un pierādās viss šis, kad ir atšķirīgs un viendabīgs un stabils, tad šo šķirni piereģistrē. AVS tests nevērtē ražību, viņš vērtē tieši šīs trīs īpašības. Atšķirību, viendabību un stabilitāti. Jā. Tie 3 gadi, bet selekcijas process droši vien aizņem vairāk laika. Tagad tu pieminēji jauno perspektīvu, kādu hibrīdu. Tad pēc cik ilga laika mums būs jaunā šķirne? Mums patiesībā jaunā šķirne būs piereģistrēta. Tātad, ja mums viss labi veiksies un mēs nākošā gada pavasarī iesniegsim tos tādus vērtēšanai Polijā, tad mums paies apmēram 4 gadi, jo viņiem vajag 3 ražas. Tas nozīmē, ka augam jāražo. Bet līdz tam, lai viņš nonāk līdz šim testam šajā iestādē, kas pārbauda tās lietas, cik ilgs laiks līdz tam vēl bijis ir? No krustošanas jau. Tas ir mazliet ilgāks laiks. Jā. Tas varētu aizņemt kaut kādus 7, 8 gadus apmēram. Tas process ir ļoti interesants. Tu saliec 2 kopā, izvēlies, kas būs mātes augs, kuras putekšņas tēvu augu tu uzliksi uz tiem pumpuriem, ziediem. Un tad tu, ja sekmīga aputeksnēšanās, tu ņem ievāc šos krustojumus. Iznāk tur rogas, tu iztīri, iegūsi sēkliņas, tad tu viņas glabā, attīri glabā, tad tu pavasarī stratificē, tā kā apstrādā ar skābi. Skābi? Avenēm ir ļoti cieti šie apvalciņi un vajadzētu kauliņiem. Un vajag palīdzēt, lai sekmīgāka tā augšana ir. Un tad, tā pirmā gadā mēs izaudzējam to stādiņu, pēc tam nākamā gadā mēs vai tajā pašā gada rudenī mēs stādam iekšā, tad mēs vērtējam kādus 3 gadus, kā mums izskatās. Ja ir kāds īpašāks, tad mēs atzīmējam un to vēl sīkāk paskatāmies, kādas ir rogas un raža. Un tad jau mēs saprotam, ka tas ir kas vērtīgs, un mēs dalāmies ar stādiem, ar citiem. Paši stādam lielākā platībā izmēģinājumu, lai salīdzinātu, kā tad uzvedās tos gadus. Bet kā ir tā sēklas iesēja? Bet kāda, lai dabūtu to vienu šķirni, tā attiecība, cik daudz man tie sējiņi, kāds ir veiksmes procents, gribās teikt, bez maz vai, ka mums, nebūs jau tā, ka es iesēšu vienu sēklu, man viņa būs, jauna šķirne, baigi forši, ļoti labi. Tas veiksmes procents, es to atceros saistībā ar komandējumu uz Beļģiju vai Nīderlandi. Tur bija laikam, ja es nekļūdos, 40,000 sēkliņu, zemeņu sēkliņu gadā. Un ja selekcionāram izdodas viena šķirne, viņš gadā, tad viņš ir laimīgs. Tas zemenēm, avenēm savādāks ar mītu? Avenēm arī. Ne, tas avenēm. Avenēm tur varbūt ir. Bet noteikti, kad no 1000 kādu vienu var dabūt, tad ir ļoti labs rezultāts. Es jau tikko pieminēju, avenēm ir kauliņš, vai ne? Daudz to kauliņu, sēkliņas, kas ir tā kā, viņas tur iekšā ir. Zemenēm pat vispār viņas ir ārpusē, ja tā skatāmies. Un, ja es jūs nosaucu par ogu meitenēm, šīs visas kultūras mēs saucām par ogu kultūrām. Bet, ja tā skatās no cita viedokļa, oga ir ķirbis, vai ne? Jāņu oga ir oga, vai ne? Gurķis, bet avena un zemene ir oga.
Nu, botāniski nav. Jā, botāniski tas ir zemene, tas ir rieksniņkopa auglis un aveni ir kauleņkopa auglis. Kauleņi, tas man vairāk saistās ar ķiršu ogu. Tur arī kauleņš iekšā, vai ne? Jā, bet ķirsis ir oga, jā, bet zemene aveni īsti nav pēc botānikas. Salikta oga. No. Bet domāju tālāk, mēs esam ne tikai pētam šo te jauno šķirni, kā mēs radām, bet mēs arī pētām audzēšanas tehnoloģijas, ko mēs varam ieteikt, kā vislabāk šo jauno šķirni patiesībā audzēt tālāk, jo varbūt viņi aug šādos apstākļos, bet tādos nemaz labāk nemēģināt. Un tas ir mūsu uzdevums pateikt potenciālam audzētājiem, kā ar šo šķirni rīkoties. Tāda iecer ir, jā. Tas, ka mums ir selekcijas programma un mēs varam tā kā pārbaudīt savas šķirnes, āveņu un upeņu šķirnes konkrētiem audzēšanas apstākļiem. Es vairāk darbojos iepriekš ar audzēšanu tuneļos, saktajās platībās, un arī šobrīd daļai mēģinu skatīties, kas šādam audzēšanas veidam ir no mūsu perspektīvajiem hibrīdiem, kas varētu būt turpmāk šķirnes, kas varētu būt piemērots arī šādam audzēšanas veidam, tāpatās uz lauka pārbaudam, kuras labāk sevi parāda šādos apstākļos. Tā kā jā. Lauks un tuneļi, vai, lai iestādītu tuneļos, tur bieži vien ir kaut kādas siltumnīcā betona grīda, taču nestādīsim betonā. Mēs kaut ko tak izmantojam, kādu substrātu vai kaut ko tam līdzīgu. Ir dažādi šie, tunelis, mēs saucam tādu vieglu tipu konstrukciju, kas ir pārklāta ar plēvi. Un it kā tas salīdzinoši ar siltumnīcu būtu vieglāk pārvietojams no vietas uz vietu, kur tev šīs... Siltumnīca, lai pārvietot, es labāk teiktu uzspridzināt viņu, vai ne? Citādi jau tur nekas nesanāks. Pietiekami lielu vēju vajag. Arī. Bet, jā, un šis te tuneļu audzēšanas veids ir atkarīgs no tā, vai mēs audzējam augsnē, izvēlamies, tad mēs paredzam to, ka mēs to audzēsim vairākus gadus, bet ir arī tā kā mums šobrīd ir izmēģinājums ar to, ka mēs pētījums, ka mēs katru gadu stādām substrātā augus, un pēc tam, pēc ražas, mēs viņus tā kā... Viengadīgā kultūrā, kā dārzeņus. Jā. Tagad tādas tehnoloģijas izmanto. Jāsaka tā, ka tas arī mazliet maina to selekcijas uzstādījumu arī avenēm, ka šobrīd, ja agrāk audzējot atklātā laukā, tā, piemēram, slimību kaut kādu miltrases ieņēmību nebija tik ļoti nozīmīga, tad šobrīd audzējot jau tajās sektajās tuneļu platībās, tas ir būtiski, lai ir šie jaunie perspektīvie hibrīdi būtu arī izturīgi. Ja paredzēti būtu tādam audzēšanas veidam. Jā, par substrātiem runājot, šobrīd tās tendences ir tādas, ka mēs substrātiem, ko mēs izmantojam, parasti kūdru. Jā. Tas ir visplašākais izmantojamais resurs, un Latvijā mums viņas ir gana daudz, un pat Latvijā tiek eksportētas, bet šobrīd tendences ir tādas, ka tās tāds ilgspējīgs, varbūt ne tik ātri resurs, kurš atjaunojās, ka to vajadzētu pietaupīt, mazināt gāzu emisiju izdalīšanos no purviem un tam līdzīgi, kur viņas iegūst, un līdz ar to meklē alternatīvas. Es zinu, ka mēs šobrīd arī esam iesaistījušies tādās lietās, kā meklējam kaut ko daļēji vismaz aizvietot kūdru ar kaut ko kāds. Tur mums ir iestrādes, ko mēs tur darām. Šobrīd tieši ir šis te pētījums, 1. gads, būs vēl 2, un audzējam šīs te garo dzinumu avenes, kur ir tā kā saldēties tādi, vai augstumā glabāties tādi, vasaras aveņu šķirne, kuru mēs izmēģinām, kā mēs varam izaudzēt tajā pašā kontrolas variantā, kur ir tikai tā kūdra, un tad varianti, kur ir piejaukta kokšķiedra. Kokšķiedra mums ir no skujkokiem. Ir tā, ka tā kokšķiedra vienkārši ir paliek kā materiāls pāri, un mēs mēģinām šobrīd skatīties, cik piemērot, piemēram, ir šādai aveņu audzēšanai, valda kolēģi par zemenēm. Par zemenēm mēs to pašu līdzīgi izmēģinām, kad substrātos.
Un tā kokšķiedra, tur tiek pārbaudīti dažādi varianti, kur ir dažādās koncentrācijās pievienotā kokšķiedra. Un tad skatīsimies, kurš tas variants būtu piemērotāks un vai vispār šo kokšķiedru varēs izmantot, vai zemenēm un avenēm tas patiks, kad daļa šo kūdus aizvieto ar šo kokšķiedru. Bet tas ir pašlaik tikai iesākumā šis pētījums. Vēl nav raža. Vēl nav raža un vēl neko nevar pateikt. Var, bet vēl nav raža. Bet, lai audzētu, teiksim, tais substrātos, tur vajadzīgs ne tikai tas substrāts, tur vajag arī apūdeņošanu, pieregulēt visu mēslojumu, iedot, jo, ja to kūdru izrok, viņi jau tur nekā jau iekšā, ja tā paskatās, nav tikai tas organiskā masa, varētu teikt. Šie uzņēmumi, kas piedāvā šos substrātus, viņi tiešām arī jau tā kā uzlabo vai neutralizē to kūdru ar skāba. Jā. Bet tās audzēšanas tehnoloģijas jau segtās platībās, gribās teikt, varētu būt arī pirmā oga uz jau aprīļa sākumu, uz joku dienu, kādam pasniegt kā skaistu pārsteigumu. Īsti ne. Un vai tas ir vajadzīgs, jo tajā brīdī ir ievestās ogas plašā klāstā. Ja tā skatās, varam neaudzēt neko. Mums vienmēr kaut ko ievedīt. Nē, lai tik agri iegūt, tad tomēr būtu papildus apsilde nepieciešama. Tas uzreiz, gaisma arī vēl papildus un apkūre, un tad tas uzreiz sadārdzina to audzēšanu. Līdz ar to tās Latvijā izaudzētās agrās ogas nevarētu konkurēt ar tām ievestajām, jo no dienvidu valstīm ievestās būs tajā pašā laikā daudz lētākas. Bet tomēr zemenes, avenes šobrīd ir tāda tendence, ka vairāk audzē, zem jumta gribās teikt. Kādi tie iemesli ir? Man gribas teikt, ka tas ir sava veida pilnīgi noteikti, cik ir pašai šī pētījumi un veikti, ka tu vari mazāk izmantot augu aizsardzību. Tu vari aizstāt, piemēram, kaitēkļu ierobežošanu ar kādām, piemēram, pret to pašu vidē draudzīgiem līdzekļiem, dabiskiem plēsējiem kaut kādiem. Piemēram, tev ir jāpasargā uz lauka augs ziedēšanas laikā vai īsti pirms ziedēšanas pret iespējamo puvi, tad tunelī tā puve nav tik izteikta. Un tu vari tā ar to segumu. Puve pati pa sevi, kas tas tāds ir? Tas ir sēnīši izraisīt slimību. Sēni viņa. Un sēnis, lai augtu, vai ko? Mitrumu vajag. Mitrumu. Un ja mums jumts virs galvas, tad mitruma nav. Jā, ja vienīgi neveidojās kondensāts daudz. Tur ir stāsts, starp citu, par tieši tā, ka sākumā es audzēju zemeni izmēģinājumus augsnē. Un rinstarpās, lai pasargātu tās ogas, izvietoju salmu mulču. Un tad es sāku eksperimentēt un pētīt, kā tad var audzēt substrātos zemenes. Un es nesaprotu, kas notiek. Man virsū nelīst, viss ir nosegts un zemenes pūst uz urā. Un tad sapratu, ka acīm redzot, tie salmi palīdzēja to lieko mitrumu noņemt. Bija labāka tā klimatiskie tie apstākļi tajā tunelī. Tur, kur bija salmi, tur bija labāk. Bet vai ar tiem salmiem atkal to sēni nevar ievazāt iekšā? Ja būs bojāti salmi, tad var ienest. Tas nozīmē, viņam vajag sausiem, tādiem svaigiem salmiem būt. Un nevar tur, teiksim, tādus pastāvējušus kaut kur kādā pažobalē atrastus, kā teikt, pakaisīt. Tur labāk zemē ieiet iekšā, lai uzlabo struktūru augsnē vairāk. Man tā prātā doma ir, jūs tā arī pieminējāt pirmā reize, kad saskārāties ar ogām. Man tā saskarsme šeit Dobela institūtā bija ar tādu šķirni, vismaz blakus manam izmēģinājumam, kur es darbojos, bija šķirne Pandora. Ar ko viņa tik īpaši ir? Es zinu, ka viņa baigi ražīgā ir. Edgars runā par zemenēm, šajā gadījumā tiem, kas varbūt nezin, bet tā ir pašlaik audzēšanā izplatītā vienīgā šķirne, kura pati neveido putekšņu lapas. Un tāpēc šai šķirnei, lai veidotos šī aputeksnēšanās un līdz ar to attīstītos ogas, ir nepieciešams audzēt blakus kādu citu šķirni. Draudzeņu vajag. Jā, draudzeņu, kas tā kā iedos šos puteksnīšus, un tad tā šķirne aputeksnēsies. Pagaidot, tie draudzeņš pats tur aizskrēja, vai ne, pie tās otras?
Nē, nu, protams, tur vajag kaut kā tos putekšņus dabūt virsū, un tur palīdz, ja lauka apstākļos audzē, tad tur, protams, palīdz vējš, palīdz kukaiņi, sevišķi bitītes, kas pārlido no ziedu uz ziedu un tādā veidā pārnesās. Nu, saktajās platībās tad, tur būtu problemātiskāk, tāpēc arī saktajās platībās parasti izmanto kaut kādus aputeksnētāju kukaiņus, kas palīdz pārnest tos putekšņus. Tas visbiežāk tāds ir kamenis, bet ir arī citi varianti. Arī pat lielās zilās mušas izmanto. Kādreiz biju Skotijā arī vienā saimniecībā, kur viņi pavasaros izlika tās oliņas un jēlu gaļas gabalu. Un tad viņas savairojās. Tu gan stāsti. Tu mūs pārsteidz. Savairojās, un viņas ļoti aktīvi lidoja pa to siltumnīcu, un tādā veidā pateksnēja arī. Tad pietika, ka viņas tikai lidoja tur, vai ne? Jā, lai viņas vibrācija rada. Es jau domāju, ka viņas jau tur tā... Labi. Bet varbūt ir vēl kāds stāsts par kamenēm, kaut kādi forši atgadījumi. Saktajās platībās kamenis ir tomēr labāk piemērots. Jā, bet tas gadās arī visādi negadījumi. Jā, gadās negadījumi. Jā, man bija pārsteigums. Es novietoju mazu kameņu mājiņu, cerēdama, ka man labi aputeksnēs avenes, aveņu ziedus, bet vienu reizi atnākot saprotu, ka kāds ir ļoti pa nakti plosījies tunelī. Tuneļa durvis tā kā ir vaļā. Un jautāju kolēģim, kas noticis, kas tas varētu būt. Un izrādās, mums dārzā esot parādījies āpsis. Āpsis tāds. Jā, es tajā brīdī izsaucos āpsis tāds. Jā, bet par āpšiem ir stāsti dzirdēt, ka viņiem garšo ogas, vīnogas ir ēstas un ķirši mēģināti paķert. Jā. Varbūt vēl ir kādi jautri stāsti saistībā ar jūsu darbošanos ogām, pētniecībām? Kad iet cauri zemeņu rindām un tu esi vienos putekšņos pārklāta, tad labāk kamenēm iet ar līkumu, jo tad var... Tad tu pati liela patiesi zemeņa Pati liela oga. Liela oga, ne, bet vēl zieds tikai. Zieds, jā. Tā kā es smuku ļoti. Nu, kamenēm. Nu, kamenēm. Viņas mēdz, jā. Es kaut kā domāju, ka tie mierīgākie aputeksnētāji, kuru, labi, nepatīk, ka viņas dūts. Ar putekšņiem, tad jā. Ar putekšņiem, jā. Viņi redz to, tu tas tādu pilnīgi aicini. Zemenēm liels biets ir putni. Ceļš pirmās ogas, kad gatavojās, tad tikko, ja viņi ierauga sarkano krāsu, tā viņi ir klāt un mēs esam arī kādreiz mānījuši viņus, kad mēs nokrāsojām akmeņus sarkanā krāsā pirms zemeņu ražošanas un tad izmētā pa lauku. Un tad viņi domādam, ka tās zemenes tur sāk knābāt un apdauz savus knābjus, un tad viņi kādu laiciņu nelido uz tām zemenēm. Sākumā bišķiņ palīdz, jā, bet pēc tam jau, protams, jau viņi saprot, ka tas bija viltus apmāns un kad ir tās ogas. Kāds tad būtu labākais veids, tomēr, lai pasargātu tās zemenes no tiem putniem? Tagad mēs, piemēram, vienkārši izliekam šo vanagu, kas gaisā lidinās pie staba. Garā makšķerkā. Jā. Tad tas arī diezgan labi palīdz arī. Kādu brīdi palīdzot, jā. Jā, bet runājot par putniem, tad arī viņi nesmādē jāņoks, piemēram. Tārzā, arī sarkanās jāņoks, viņi ļoti ātri notīra, aizejot uz lauka, nākās konstatēt, ka tur tikai kaut kas... Mūsu kolēģis, agrākais klasiķis teica, jā. Kāpēc tu domā, ka viss ir tev? Jādalās ar visiem, jā. Bet ja mēs tā domātu, gribētu audzēt, piemēram, kādu ogu kultūru, ko mēs varētu ieteikt, ko tādu labu darīt vai varbūt nedarīt, ja gribētu audzēt, sev nelielā platībā vai, kāds atvēzējās arī lielākā platībā? Kas varbūt tas tāds, svarīgākais? Tev ir kāds labs padoms varbūt? Audzēšanas vieta noteikti ir svarīga, kur kādreiz iestāda zemā vietā, kur bieži aplūst, un tad
Nu jā, tad nevienam no ogulājiem, ne zemenēm, ne krūmogulājiem, ne arī avenēm, nevienam nepatīk, ja ir pārāk slapšs. Pat upenis tajā vietā neaug un bieži vien tie krūmi aiziet bojā. Bet upenēm dzirdēts, ka viņas ir izaudzē meliorācijas sistēmas, viņam patīk ūdens. Ūdens patīk, bet nepatīk stāvēt ūdenī. Tas jāņem vērā. Es vēl atceros no tā izmēģinājuma, kas man blakus bija. Toreiz arī bija secinājums, bija blakus avenes parastās. Un tad arī bija, jo garāks dzinums izauga, jo nākošā gadā lielāka raža. Bet tur arī bija saistība ar to ūdeni. Vai jau nākošā gadā ūdeni nogriez nost, tas lielais dzinums, ogas daudz, bet viņas maziņas ir pietrūkumi. Jā, avenes vispār ļoti reaģē uz to, lai ūdens... Noslīgt arī nepatīk. Te vienu gadu bija vasarā ļoti slapš, un tad cilvēks sūdzējās, nesprata, kāpēc rudens avenes iet bojā, un tad izrādās, ka lauks vienkārši bija noplūdis diezgan ilgu laiku. Tā kā, jā. Un parasti laikam iepriekš tomēr jāpavērtē tā vieta, kur taisās stādīt. Kādreiz ir jau tādas sausākas vasaras, un tad nemaz neman, ka tur kaut kāda tāda bīstamība ir. Par to iepriekš drusku jāparūpējās. Un otra lieta, protams, ka nevajag stādīt nezālēs. Ja domā, kad iestādīs un pēc tam tur izravēs vārpatu vai gārs, tad nākas vilties, jo tie gan vārpati, gan gārs parasti tos krūmus pamazām nomāc, un tur nekas pāri nepaliek. Kā mēs varam tikt galā ar gārsu? Kā vislabākais veids ar viņu? Šķiet, ka šī saruna jau bija. Bija? Dieniņ, es zinu. Tas ir mūžīgais jautājums, mūžīgā cīņa. Un visādos sociālajos tīklos raksta, kā tikt vaļā no gārses, un tad tur vai nu tur rakt un ravēt. Bet patiesībā tas lauks ir iepriekš jādabū tīrs. Tad jau tur var tādus skarbākus metodus lietot. Nevis tad, kad kaut kas iestādīts. Varbūt vēl kādi labi ieteikumi? Es kā pētniece, kur strādā ar segumiem, gribu teikt tā, ka man ir radies iespējas, ka nav problēma izaudzēt mums. Mēs mākam izaudzēt, un problēmas rodas tajā brīdī, kad tev nav pircēji, kas to ogu ir gatavs nopirkt. Un tas ir tas, ko es tiešām gribētu ieteikt. Ja nav tikai savam patēriņam, tad domāt, kas būs tie noieti tirgi, kur varēs realizēt tās ogas, un vai ir labi ceļi pie tajā vietā, kur jūs to audzēsiet. Tu gribi teikt, tādam lielākā mērogā atvēzējās kaut ko darīt. Tā ogu kultūra jau patiesībā tāda, ja zemenes avenes ātri nomainām, tad pa priekšu saprast, kur tu viņu liksi, un tad pēc tam kā tu audzēsi, un tad skatīties, vai tā vieta vispār der audzēšanai. Tas ir tie, kuri vēlas to ogu realizēt, kaut kur tur ir jāpadomā no tās, kurā vietā tas ir jāņem vērā, jo visbiežāk ir tā sūdzības par to, ka augiem ir kaut kādi kaitēkļi vai slimības, vai arī tas, kur man tagad likt, tas esmu izaudzējis, kur man likt ogu. Bet kā ar ogām ir? Nav tā varianti, kad var aicināt pircēju, nāc pie manis dārzā un salasi pašvākšanas dārzas, tāds variants arī? Tas labi strādā pie pilsētu, lielāku pilsētu tūmu, bet es saprotu, ka tas arī ir ļoti izaicinoši, jo nav cilvēki lasa to, ko viņi redz, un tev paliek tas, ko viņi neredz. Nolasīt, tev tāpatās ir jātērē resursi, vai pašam jālasa. Vai jāstaigā pakaļ lasītājam un jānorāda. Vai ļaut lasīt tikai to gabaliņu no augšas līdz apakšai. Bet Bet ir diezgan populāri, jo sevišķi pēdējos gados, jo maksāt ogu lasītājam algu tas ir ļoti dārgi. Un tad vieglāk ir uzaicināt šos cilvēkus no malas, kas atbrauc uz vietas salas, cik viņam vajag, un tad samaksā par tām ogām un aizbrauc. Bet tur arī ir cilvēki, kas uzrauga to visu, un viņi nemaz neļauj tev tā. Tev pat ir bojātās ogas attiecībā uz zemenēm jāsalas.
Jo, piemēram, zemenēm, ja tur atstās puslasītu to lauku, tur tiešām sāks izplatīties, ceļš būs mitras laiks, sāks izplatīties infekcijas un tieši puves vairāk būs. Un arī tas, ka, ja kārtīgi nenolasa, tad tas kavē nākamo ogu attīstību, un tad tā raža neveidosies tik labi uz priekšu. Bet, lai tās puves mazāk izplatītos, ogu kultūram var izmantot arī, teiksim, kaut kādu augsnes nosekšanas variantus, teiksim, zemenēm, ģeotekstils, plēves, avenēm, varbūt tā grūtāk, tur jaunie dzinumi vienmēr lien ārā, bet... Tev ir infekcijas avots un apstākļi, kas veicina to. Piemēram, no zemes nāk. No zemes mitruma var aizsargāt, jā, ar šīm plēvēm, bet ja nāk visu laiku arī no gaisa nokrišņi, tad... Tāpēc tas tunelis. Tad tas tunelis atkal palīdz vairāk, jā. Tad, katrs gadījums ir tur, bet mēs nekad nevaram to arī paredzēt, kāda būs sezona. Bet audzēt ar to zemes nosekšanu, tas ir arī tāda laba tendence šobrīd, kas ir tā kā... Jā, bet bieži vien, piemēram, uzklājot šos sintētiskos segumus, cilvēki nepadomā, kā viņi aplaistīs tos augus. Tur uzreiz apūdeņošana. Tur uzreiz jādomā arī par apūdeņošanu. Ceļš šeit plēve, tad tur vajag jau no apakšas ielikt šo caurulīti, lai varētu šo pilienveidu apūdeņošanu izmantot. Jo tas caurums, kurā iestāda, piemēram, zemenī vai arī to pašu aveni, viņš jau ātri aizpildās, un tur, ja no virspuses slaista, tad tas ūdens netiek augam pie saknēm vairs klāt. Zem tām plēvēm tur apakšā nemēdz kāds dzīvot, iedzīvoties tā? Piesakts ir reizēm var būt problēmas ar pelēm. Mums vismaz ir bijis arī, kad un tāpēc ir ceļš. Nevar stādīt pēc ilgadīgajiem stādījumiem, ilgadīgajām pļavām, kura varētu būt maivaboļu kāpuri. Maivabols arī sagādā problēmas šitiem? Jā, zemenēm pat ļoti daudz. Arī ir saimniecības citas sūdzējušās, kad vairāk kā puse no stādiem aiziet bojā. Tāpēc kārtas, vai ne? Kā rindiņa. Jā, jo viņi tā ņem tas kāpurs no vienu uz otru pāriet uz priekšu. Jā. Nav variants šobrīd tāda invazīva suga kā Spānijas kailgliemējs, ka viņš varētu tur zem tiem ceriem, zem plēvēm, ģeotekstilu arī forši pārziemot, savairoties un izplatīties. Es neesmu pētījusi, vai tur tiešām būtu tieši zem tās plēvas vairāk tās oliņas, bet manā pusē, kur es tagad dzīvoju, mums ir ļoti smaga problēma šis Spānijas kailgariem, kad ir ļoti izplatījies un pa mazdārziņiem, un viņš jau tikko sāk līst kaut kādas jaunas lapiņas ārā, kaut kāda audziņa, viņš uzreiz jau noēd to visu. Zemenēm tādiem lieliem augiem viņš neko īpaši nenodara. Varbūt ogas. Es gan neesmu manījusi, ja viņš darbojās varbūt nakts laikā un izēd. Bet citādā veidā varbūt nav tik traki. Vairāk tādiem zaļumiem ir lielāka problēma. Es neesmu tā saskārusies, ka tas tā baigi ietekmēt. Labi, bet kas ir tās lielākās problēmas ogu kultūrām? Ar ko vajadzētu rēķināties? Upenēm, es zinu, pumpurērci, tur tos mazos kāpostiņus jānolasa. Mēs jau iepriekšējos raidījumos pieminējām. Pumpurērci. Stikluspārnis arī ir atsevišķos gados ļoti savairojās. Stikluspārnis. Kas tas tāds? Tāds stikluspārni. Varētu teikt vairāk tā kā odam līdzīgs skaitēklis. Tādiem spārniem ir raibumiņu virsū, tad svītriņas tādas. Viņš iegraužās, ietēja oliņas kaut kur mizas bojājuma vietās, un tad tur izšķļās kāpurs, tur graužās pa zara serdīti uz leju. Līdz ar to tas zars aiziet bojā, jo tiek izēsta tā serde. Un tiešām mazdārziņos, kur netiek nekas lietots, tur ļoti daudz pat savairojās. Kā to var saprast, ka viņš tur ir bijis? Tas, ka daudz zari pēkšņi sāk nokalst. Vasarā?
jau vasarā, bet arī vēl citreiz vēl arī tātad, kas paliek uz ziemu, tie zari, kas sākumā varbūt neman neko, un nākošā gada pavasarī var redzēt, kad ir aizgājuši bojā tie zari. Neplaukstē arī. Jā, Tā es un reizēm puskrūms un vairāk ir jāizgriež. Un visi tie zari būtu noteikti obligāti jāizgriež līdz veselai vietai, kad vairs neredz to melno serdi, kur ir izgrausta, un jāsadedzina, lai to kaitēkli ierobežotu. Nu, lielražošanā tagad ir labs līdzeklis parādījies, tāds feromonu līdzeklis Izonet, ko var tādas stieplītes, kuras piesūcinātas ar feromonu, un tad viņu izliek pa stādījumu, un tad šis feromons sajauc galvu vīrišķajiem šiem kukaiņiem, un tad viņi nevar... galvu jauc tiem. Nu, tā ir sievietes vīriešiem uz galvas. Ja viņi nestiekās, tur nekas nenotiek. Jā, un tad līdz ar to nevar notikt šī apaugļošanās, un tad viņi tālāk nevairojās. Jā. Bet tas ir upenēm? Jā, tas ir Jāņogam. Jāņogam arī? Jā, krūmoglājiem, jā. Un avenēm kādas tās lielākās problēmas, piemēram, varētu būt? Tās avenes, vasaras avenes, kurām jāražo uz 2-gadīgā dzinuma, tur vajadzētu skatīties, kuras šķirne izturīgāk ir pret to aveņu un dzinumu mīzes plaisāšanu. Un ko tur darīt? Ja ir? Nē, nu viņi tā kā to konstatē. Ir tā, ka tas pavājina to ziemcietību tiem dzinumiem. Bet ko man darīt, lai viņas būtu mazāk? Šķirņu izturība ir vienkārši citas šķirnes, kuras ir izturīgākas un mazāk plaisā. Tās ir šķirnes, kas tā kā vairāk pielāgotas priekš mūsu klimatiskiem apstākļiem. Un arī diezgan daudz krievu šķirnes, kur ir līdzīgi klimatiskie apstākļi. Ja nākuši no līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem, tās šķirnes tad parasti ir izturīgākas. Tad arī vienkārši augu aizsardzībai izmanto smidzināšanu ar varu preparātiem. Vara fungicīdu pašlaik nav, bet ir vara mēslojumi, ko var arī izmantot. Tādā veidā stiprināt. Es atkal parasti mēģinu avenes, tās vasaras avenes, parastās avenes, kā es saku, uzreiz pēc ražas nogriezt tos vecos dzinumus. Tādā veidā es arī kaut ko labo izdaru. Pareizi. Un tad neizplatās uz priekšu tās slimības tiem jaunajiem dzinumiem. Tas ir arī tāpēc ļoti svarīgi to izgriešanu veikt pēc iespējas ātrāk, tikko noražojuši tās avenes, tad labāk uzreiz. Bet ja tie jaunie dzinumi saug tā, tā kā biezs mežs, arī baigi forši daudz ogas būs taču, ne? Nē, tas nevienmēr ir tas labākais, protams, jo vairāk dzinumu, lielāka konkurence, vairāk noēnojums, vairāk mitrums tur starp tiem dzinumiem, un tas arī veicina sēnīšu slimību izplatību. Tāpēc... Un, ja trūkst gaismas, veidojas mazāk augļzaru. Līdz ar to ražas samazinās. Nevis vairāk, bet mazāk? Jā, ja nav gaismas. Jo paskatoties to, kā notiek audzēšana substrātos un audzējot konteineros vai podos, tur ir apgaismojums izcils, arī jau audzējot šos tādus pirms to ražošanas. Tad ir ļoti labs apgaismojums, un līdz ar to augļzari gandrīz visā dzinuma garumā vērt. Tad tu gribi teikt, ka man tagad, ja ir avenes, tad jaunie dzinumi saugs, viņas vajag kaut kā pat izretināt? Jā, vēlams. Tāpēc tās rudens avenes tik populāras palikušas. Jā, rudens avenes man arī patīk savā. Bet arī rudens avenēm, ja ir ļoti daudz šie dzinumi, arī nav labi, arī būtu jāparetina. Bet pastāstiet vienu lietu. Kāpēc tās rudens avenes ir skābākas? Kā parastās avenes? Tas ir atkarīgs. Nē, labi, cita šķirne, jā. Saulīte arī ir mazāk uz rudens pusi. Tieši pretēji, ka nav skābākas. Tās ir pat šķirnes, kuras ir daudz saldākas nekā vasaras avenes. To, ko es esmu dzirdējusi, ka pārmet, ka tās nav tik aromātiskas kā vasaras avenes. Jo ir šķirnes, kas ir ļoti saldas. Bet ir tomēr arī saulīte arī ietekmē, jo ja ir tādi vēsāki un apmākušies rudeņi, tad nav tomēr tik garšīgas tās ogas, kā ja ir saulains tāds silts rudens. Galvenais iemesls nav tik aromātisks. Bet kā ir? Ir arī tās avenes, ko mēs varam sasaldēt. Parastās avenes. Jebkuras avenes.
Tu domā ogas? Ogas. Nu, jā, ogas. Bet, Tādas arī redz, bet es ne vairāk pārāk zemā par ogām domāju, bet vai viņas ir tikpat garšīgas, tā kā svaigas ēdot ogas? Saldējot, parasti pazūd aromāts avenēm. Viņas vairs nav tik labas pēc garšas. Un es tāpēc ieteiktu vismaz mājas apstākļos, ja liek saldēties, nedaudz pārkaisīt pirms saldēšanas ar cukuru. Tad tas aromāts labāk saglabājās. Lau, un ja mēs tā šodien to sarunu gribētu noapaļot, tad pa vienam ieteikumam, ko darīt labāk, kā stādīt? Piemēram, tāds vienkārši ierosinājums droši vien to, ka jebkurš, kas gribētu audzēt upenes, es viņu teiktu stādīt dziļāk, kā viņas auguši koku audzētavā, vai ne? Pilnīgi pareizi, jā. Citādi krūms neveidojās tāds kupls. Un pamatīgi apgriezt. Man patīk griezt, vai ne? Jā. Jā, lai no apakšas cenās vairāk šie jaunie dzinumi, un tad tas krūms tāds spēcīgāks izveidosies. Bet arī nedrīkst pārspīlēt ar tiem dzinumu skaitu, arī tie jaunie dzinumi jāparatina. Tā kā... Valī, un ko tu tādu vēl ieteiktu? Tādu pamatīgu lietu, ko atcerēties par ogām? Es ieteiktu tomēr arī paskatīties to augsni pirms iestādi kaut ko, vai tā augsne vispār ir piemērota un cik viņa ir auglīga, jo, ja mēs iestādīsim tīrā smiltī, tad jums, lai kā jūs arī gribēsiet pēc tam pēc iestādīšanas mēslot, būs ļoti grūti ielabot. Pirms tam tā augsne ir jāsagatavo jau pirms tam. Tur jāiestrādā kaut kāds organiskais mēslojums un arī tas pats pamatmēslojums pirms stādīšanas. Minerālu mēslus arī var izmantot, kas kuram pieejamāks ir vai organiskos, tagad dažādu veidu granulas ir pieejams, vai kompostu taisīt un iestrādāt, ja ir tāda nabadzīga augsne. Bet, ja ir jau tiešām tāda ritīga melnzeme, bagātīga, auglīga, tad tur iespējams arī neko nevajag vairāk darīt. Tu gribi teikt, tā kā māju būvējot, vajag pamatus, vai ne? Jā. Ieviņa, tev droši vien kāds labs ieteikums vēl ir. Ārpušas nelaist dārzā, vai ne? Tos līdz rudenim nevaram šo atrisināt, vienkārši varam pacelt augstāk kameņu mājiņu, tad, kad tā būs jauna. Bet droši vien, ka pa tiem sektajām platībām, ņemot vērā tās laikapstākļus, kādi mums tam mēdz būt, droši vien, ka iesaku stādīt vēju, galveno vēju aizsargātās vietās un... Lai vējš neaizpūš uz blakus vietu tos sēdienu platību. Diemžēl tas nebūs vienā gabalā, tad kā siltumnīca. Audzēšanas tehnoloģijas var būt dažādas. Es zinu, ka mēs aizbraucām uz Lietuvu semināru, tad tur zemenes gribēja izaudzēt dažādos laikos, tad viena platība bija nosakta, lai viņas ar agrtīkliem vairākās kārtās, pat lai viņas būtu agrākas, tad vienas netika sektas vispār neko, citas vispār noklātas ar nevis melniem, bet ar salmiem, lai mostās vēlāk, tādā veidā ne tikai tuneli vien vēl liekot virsū. Jā, zemenēm ir ļoti plašas iespējas, kā var to sezonu tā kā pagarināt. Avenēm to ir grūtāk izdarīt, pat cik tie dzinumi ir garāki, un tur nevar tāds virsagums tik ļoti izdarīt. Izskatās, ka mēs varētu runāt šito tēmu par ogām šitā un tā, kurā laikā slēdzam nost. Mm-hmm.